Es domāju, ka mums jāsāk tādā, ka mēs nekad netiksim priekšā. Es gribēju jums pastāstīt par dažiem resursiem, kas mums ir no viena projekta par klimatu pārmaiņām. Ja jums kaut kādi jautājumi, komentāri, tad droši mani pārtrauciet un sakiet. Tikai tāds, ka viņš teica. Jā, lūdzu, priekš. Es varu pats liekt. Es gribēju pastāstīt par dažiem resursiem, ko mēs esam radījuši. Daži no viņiem līdz galam nav vēl materializējušies, tāpēc tikai pastāstīts. Es īsti nevarēšu parādīt. Šis mums ir īstenībā zaļajā brīvā vesela virkne ar Horizon Europe pētniecības projektiem, un šis ir viens no tiem. Mēs kopā ar dažādām universitātēm un domnīcām no citām valstīm mēģinām saprast, kādā veidā mēs varam novērtēt dzīvesveida ietekmes uz vidi, klimata pamatā, un kādām izmaiņām būtu jānotiek, lai mēs kaut ko savā dzīvesveidā ikdienā varētu mainīt. Un ir dažādākās lietas, ko mēs tur esam skatījušies, parādīt dažas no tām. Tas ir Parīzes mērķi paredz to, ka mums ir būtiski jāsamazina mūsu patēriņa radītās emisijas. Mēs skatāmies uz to, cik liels emisiju pašlaik Latvijā ir, tad tam samazinājumam būtu jābūt no 7 tonnām CO2 uz cilvēku gadā, apmēram uz 2,5 tonnām 30. gadā un vēl vairāk 50. gadā. Tam samazinājumam jābūt ļoti lielam, un to nevar īsti sasniegt tikai ar efektivitātes uzlabojumiem, tehnoloģiskām izmaiņām, uz ko bieži vien mēs lielā mērā paļaujamies. Kolēģi no Leidens universitātes modelēja tās izmaiņas. Šie cipari ir par Eiropas Savienību, bet par pasauli kopumā, un pasaulē kopumā tā ietekme vispār ir mazāk uz vidējo pasaules iedzīvotāju nekā uz vidējo Eiropietu. Bet šis samazinājums, tas stumjš zilais, ir tas, kas var būt no tehnoloģijām un no efektivitātes uzlabojumiem, un tā, ka uzņēmumi kļūst efektīvāk un tā tālāk. Bet, kā var redzēt, tas samazina tikai uz pusi tās emisijas. Un tas tumši sarkanais būtu tas, kas pietrūkst no tehnoloģiskām izmaiņām. Kas būtu jāpanāk mainot mūsu uzvedības paradumus. Un uzvedības paradumi pamatā saistās ar izmaiņām kādās mājās, kā mēs dzīvojam, ko mēs darām mājokļos, kā mēs pārvietojamies, ko mēs ikdienā uzturā izmantojam. Jā. Tas brūnais ir vienkārši tas mērķis. Tas ir mērķis, jā. Tas 2,5 tonnas vai 0,7 tonnas tajā... Nē, mēs pašlaik esam šeit, mums ir 30. gadā šo mēs varētu dabūt lejā pateicoties tehnoloģijām. Tas ir visās. Tas jau panāks. Jā, tas ir cheap from no 15. gada salīdzinot, ko mēs varam panākt tā kā biznesa as usual scenārijā. Mēs pārējām uz atjaunojumiem enerģiju, mēs uzstādām saules paneļus un visādi tādas lietas. Pasaulē kopumā, tur nav atšķirības. Šis ir pasaulē, jā. Tas mērķis ir tāds pats, vienkārši pasaulē, vidējais pasaules iedzīvotājs ir daudz zemāk, kā mēs. Āfrika, Āzijas valstīs, Latīņamerikā, kas emisijas viens cilvēku daudz mazāk, Eiropā, Dienvidamerikā, Japāna, Austrālija. Vēl jātājā? Austrālijā ir ļoti liels. Austrālieši ir rofi, vispēc kārtas, kas viņi tur. Viņiem liels kaut. Man mašīnām braukāt. Braukāt mašīnām, bet tā jau viņiem jau ir amerikāņu dzīvesveids, nekas vajag neatšķirās. Tas ir par to nepieciešamo samazinājumu. Respektīvi, ir liela daļa no tās nepieciešamas teritorijas tāda, ko mēs nevaram sasniegt ar esošiem tehnoloģiskām izmaiņām. Un tāpēc mēs tajā projektā pētījām un analizējām, kā mēs varam darīt tās emisiju samazinājumu, pateicoties izmaiņām dzīvesveidā.
tās emisiju sadalījums nav viendabīgs. Ja? Arī Latvijā Latvija ir šeit salīdzinoši nelielām, varbūt tām patēriņa emisijām uz vienu cilvēku. Mums ir vidējais 7,4 uz vienu cilvēku. Redzēt Luksemburgā, Grieķijā, Īrijā, Somijā, ja tās emisijas ir liela. Šis ir 10% bagātāk un šis ir 50% mazāk. Tur arī tā atšķirība ir ļoti liela starp turīgākajiem sabiedrības pārstāvjiem un nabadzīgiem. Latvijā tā atšķirība līdzīga salīdzinot Poliju, un dobrām turīgākajiem lielākām mums. Tie ir tādi modelētie dati, nezinu, tā realitāte. Savukārt, tās, cik daudz cilvēku ir jau pašlaik dzīvot, jau 1,3 gada mērķis sasniegt, pie tā neplanām. Latvijā ir apmēram nepilnīgi 30% no iedzīvotājiem. Viņiem nekad nebūtu jāmaina tajā savā ikdienā. Viņi jau pašlaik sasnieguši tos mērķus, kas ir 30 gadā. Bet ļoti daudzi citi. Rumānijā puse no iedzīvotājiem. Jā, bet tad ir atkal tādi, kuriem tās Rumānijā arī kopējās. Dzīvo laukos, bez elektrības, bez ūdens. Bet tas nozīmē, ka viņiem ir tieši labi ekonomiski jāattīstās. Jā, Visi tā kā šitie varētu palikt kā viņi. Jā, tas ir arī tas lielais izaicinājums. Es skatās, te Rumānija, Horvātija, Ungārija, Latvija, Polija, Bulgārija. Tās visa Austrumēropas valsts. Es gribu panākt Lielbritāniju, Somiju, Vāciju un citas valsts. Tā trajektorija mūsu tajās vēlmēs tieši ir tāda, kā tu saki. Mēs gribētu iet to bagātāko valstu virzienā. Tas noteikti nozīmētu lielāku patēriņu, lielākus ienākumus, lielāku patēriņu un visdrīzāk arī lielākas tās ietekmes. Šie 50% Rumāņi, kas pašlaik dzīvo 30. gadu mērķi ietvaros, tā nav brīvprātīgā izvēle drīzāk viņiem. Ja? Viņi dzīvo šādu dzīvesveidu, varbūt tradīciju dēļ, varbūt nabadzības dēļ, un nevis tāpēc, ka viņi būtu augstu vidas apziņu vai ar augstiem vidas mērķiem. Un tas vēl vairāk apgrūtina šo Austrumēropas valstu spējas sasniegt kaut kādus mērķus. Mēs filmējam. Mums webināri. Par šo pēdu runājot, tad neliela atkāpa, varbūt, tad ir vairāk veidi, kā mēs varam samērīt mūsu klimata ietekmes. Tas, par ko valsts parasti atskaitās un ziņo, ir šīs ražošanas emisijas. Tās ir teritoriālās emisijas. Tas ir emisijas, kas rodas vai mājsaimniecības vai uzņēmumu rada šeit Latvijā. Bet tā kā mēs dzīvojam tādā integrētā starptautiskā tirgu, tad mēs daudz no precēm, pakalpojumiem, ko mēs radām, mēs pārdodam citām valstīm. Savukārt mēs ļoti daudz ko iepērkam no citām valstīm, kas ir ražotas citām valstīm. Apģērbs, drēbes, pārtika, viss kaut kas daudz, kas nāk no citām valstīm. Tāpēc ir divi veidi, ja mēs varam skatīties šīm teritoriālām emisijām, un tad otrs veids ir patēriņa emisijas. Patēriņa emisijas Rietumē Eiropā parasti ir lielāks nekā ražošanas emisijas. Tāpēc, ka mēs esam daudz piesārņojuši kodars pārlikuši citām trešās pasaules valstīm, Āzijas, Turcijas, citām valstīm. Un tas tāpat ir arī Latvijā. Ja? Tad patēriņa emisijas ir lielākas nekā ražošanas emisijas. Tas ir jāņem vērā. Un šīs zilais savukārt ir mājsaimniecības emisijas. Bez mājsaimniecībām emisijas rāda gala patērētājs rāda arī valsts. Izglītība, medicīna, viss šie valsts sniegti pakalpojumi arī patērē resursus. Tas ir kopīgās radītājs. Kā es teicu, mēs projektā skatījāmies tās jomas, kas rada lielākās ietekmes. Un no literatūras mums kolēģi bija identificējuši 50 dažādas rīcības,
ko katrs mājās var mainīt, izdarīt kaut kādas izmaiņas. Tā ir tās rītības, kurām ir lielākais potenciāls, kādā veidā samazināt mūsu klimata ietekmes. Un mēs arī dažādās darbnīcās ar iedzīvotājiem, nevis kaut kādiem vidas draugiem, bet parastiem iedzīvotājiem pārunājam dažādas šīs iespējas, ko tad viņi katrs var darīt mājās un kādā veidā, kuras no rītībām ir vairāk pieņemams, kurās ir mazāk pieņemams. Ja? Un šajās dažādajās kategorijās mājoklis, uzturs, mobilitāte, atpūta. Tās, kā jums liekas, kur ir visnepopulārākā rīcība, ko cilvēki vismazāk gribētu mainīt savā ikdienā? Uzturs būt par vegānu vai par veģetārieti ir vismazāk atbalstītājs. 90% cilvēku saka, ka viņi nekad to nebūtu. Jā. Bet tāpat mums bija cits arī pētījums rādīja, ka cilvēki ļoti atvērti būt tā saucamies fleksitāriešiem, kas ēd gaļu varbūt vienreiz nedēļā vai kā savādāk, bet tā ir atvērtība cilvēkiem. Daudz bija joms, kur cilvēki arī ļoti sašķelt, par elektromašīnām, par tādām lietām, kur tie viedokļi ir ļoti atšķirīgi. Cilvēki arī negrib izvēlēties tādas rīcības, kas apdraud kaut kādus komfortus. Piemēram, dzīvot mazākā mājoklī ir viena iespēja. Ja? Nevis te vienkārši mazāk tā telpa, kas ir, kur ir mazāk mantas vajadzīgs, mazāk apkurs vajadzīgs, mazāk enerģijas patēriņš kaut kāds. Dažādi šāda veida izvēles bija tās, kas guva vismazāko atbalstu no iedzīvotājiem. Te pašā laikā, piemēram, tādas izvēles, kā izmantot sabiedrisko transportu vai nelidot ar lidmašīnu, ir ļoti populārs, tāpēc, ka liela daļa cilvēku, viņiem nav mašīna, ja? Lielākai daļai iedzīvotājiem. Līdz ar to viņi ikdienā to arī dara. 20% no cilvēkiem lido ar lidmašīnām, ja 80% nelido. To nav pārsteigums, ka cilvēki, lielākā daļa sabiedrības saka, ka viņi nelido ar lidmašīnām un viņi arī neredz, ka viņi varētu lidot. Un tas sakāli no tās sērijas, kad, ja viņiem būtu iespējas, viņi visdrīzāk tās iespējas izmantot. Ja? Bet vienkārši apstākļu dēļ cilvēki spiesti dzīvot vidē draudzīgu dzīvesveidu. Tā varētu teikt. Mums arī atpūtas ziņā, atpūtā viens no tiem galvenajiem ir lidošana, izklaides vajadzībām, ja mēs lidojam tos atpūtas braucienos. Daudz par citur, piemēram, Zviedrijā šis lidošanas, nelidošanas, tā kultūra ir daudz attīstītāka nekā pie mums, bet viņiem varbūt arī ir, tāpat ir grūti, droši vien no Stokholmas kaut kur aizbraukt ar vilcienu, bet tas ir pieejamāks nekā mums. Starp valstīm, ko mēs pētījām, tās izvēles diezgan atšķirās. Viņam arī tāda izdošanas un tad vienmēr. Jā. Te mums Nīderlandieši arī modelē katrai valstī šis par Latviju, kas ir tās rītības, kas rāda, ar kuru palīdzību tās izmaiņas, ar kuru palīdzību mēs varam sasniegt vislielākos emisiju samazinājumus. Transports ir tas, kas Latvijā parasti dominē. Tāpēc, kad transportā mums ir vislielākās emisijas, viņas arī aug. Mēs projām ar vairāk un vairāk braucam ar privātām automašīnas nekā ar sabiedrisko transportu. Tā tendence no 90. gadiem laika ir bijusi neiztīga. Pārsteigties ar sabiedrisko transportu ir gājām, arī elektromašīnas. Veģetārais uzturs, velospēda, braukt un tā tālāk. Tās daudz no lietām, kas ir mazāk vai parasti. Cilvēkiem prasa, kas ir tās lietas, ko viņi ir gatavi darīt, un kas viņiem liekas, kas visvairāk varētu samazināt ietekmes. Parasti uz atbildi ir. Viņš ir ļoti matīšs. Pašmācīgi, tie parasti ir
Ceļš no klimata skatās, ja tā šķirošana ļoti maz spēj kaut ko samazināt. Bet tas ir iekodēts kaut kādā veidā Latvijas sabiedrībā, es nezinu, jau 30 gadu garumā. Pareizi atbildi uz šo jautājumu. Nē, atbildi kā tā. Ne jau rīcība, bet atbildi. Tev aptaujā prasa, kas ir pareizā vidē draudīgā rīcība, kas tev ienāk prātā šķirotās. Jā. Jā. Un arī tas... Nu jā, protams, ir iznāk. Jā. Jā, smieru vēl. Es tikai neatceros, kurš teica, bet tad teica, ka tie atbildi tā ir ļoti labi darba, jo tas visi cilvēki zina, ir jāšķi. Nē, tad ir kurš to cilvēks teica, jo mēs necadīju šī saruna. Atsadojās varbūt. Jā, viņi ir tiešām panākuši. Tagad par dažādiem resursiem, kas mums ir saražots. Mums ir izveidot tāds klimata terveds, kur ir aprakstīts visi tie projekta rezultāti. Mums ir pagaidām online. Mums bija izdrukāts dažas kopijas, bet tās mēs atdevām visas klimata asamblējās Itālijā, bet šodien mēs nākamgad vēl sataisīsim. Tad mums top ogļu pēdas kalkulators, ko mēs ar Somu palīdzību esam izstrādājuši, un tagad mēs programmētāji, bet kā bieži vien ar programmētājiem gadās, tas prata apmēram 2 reizes vairāk laika, nekā viņi bija sākumā domājuši, jo viss ir daudz sarežģītāks. Un tad vienam iedzima bērns, un vēl kaut kas notika pa vidu, un viss ir diezgan ievilcies. Bet kalkulators būs latviešu valodā, un viņš būs 70 jautājumiem, man liekas. Ko tad? Tas ir pagaidām, viņš ir uzlikts uz 3D pendēt. Tas ir Ungāru partners, kas ir savas mājaslaps. Viņš uzlikts, bet pēc tam viņš būs citā vietnē. Pagaidām, ja kāds ieiet un pamēģina atrod kļūdas, sūtiet mums, pēc ka mēs viņu vēl projām. Tā labā ziņa ir tāda, ka viņam ir arī backends, un mēs varēsim mainīt gan jautājumus, gan koeficientus, un dažādi citas, bet ar domu, ka viņš varētu būt tāda ilgtermiņā nenodot. Mēs kādu 5-10 gadus varētu veikt. Bet jautājumi nenomodāsim. Jā, es vai jūs salīdzināsim. Tādi vairāk. Jā, vairāk, mēs vienkārši izmantojam to pašu metodiku, ko mēs visā projektā esam izmantojuši, lai to bēdu sareiķinātu, un šis ir Latvijai pielāgot. Nē, tur tā doma arī tāda bija, ka mums ir daudz vienkārši kalkulātori, kur ar 5 jautājumiem var dabūt savu rezultātu. Tādi ir daudz. Kļūdas robeža milzīgi, tāpēc, ka neatbildi uz jautājumiem tikai. Šeit mēs esam salikuši iekšā maksimāli visas iespējamās atbildes. Tāpēc viņš arī ļoti garš, lai to visu sarēķinātu. Nevis brutākais bija sarežģītāks. Es jau tagad tas īmenies diezgan ātri iekšlikšu. Jo vietās Bet tev var būt webinārā. Es vai kaut kādu dāvaniņu beigās piešķirt. Es jau tikašu līdz galam. Dāvaniņa ir tā, ka tas precīzāk pavisam. Jā. Bet tur var, ja tu nezini, piemēram, cik daudz elektrības gadā patērē, tev varbūt jāiet rēķinis, skatīties vēl kaut kas. Jā. Jā, var saglabāt arī vecās, respektīvi varēs ielogoties, saglabāt savas vecās versijas un salīdzināt ar pagājušo gadu. Jā, pastāv piešķirt. Jā. Nākamgad varēsim salīdzināt. Un arī cik daudz tu tikuši cauri. Ok, tad otra lieta, ko mēs uzdevām. Otra lieta, ko mēs esam uztaisījuši, ir klimata puzle. Tagad ir 3 dienas pagājuši, esat izreikinājuši savu pēdu. Paspēlēties. Jā.
laiks paspēlēties, un puzlis, nezinu, man liekas, kāds var parādīt, un kaut kur tik labs. Spēlēt. Jā. Tas ir tā kā aiziet gārs, un kur tiek. Jā. Ātri, efektīvi, jā. No visiem brīnumiem, kas cilvēki ir šī tomēr, kāda pārvaldes, jā, un liek domāties, un arī manīt rīcību pat cilvēkiem, kuri apzinās dzīvē ikdienā. Paldies. Respektīvi, tu esi aizpildījis to kalkulātoru, sarēķinājis tik tev lielu bērnu. Vēl vairāk. Un tad ir dažādi izmēri tie puzles gabali, kas ir viens saka, es nebraukšu ar mašīnu, es nelidošu ar lidmašīnu, respektīvi tās lietas, ko tu dari, tev jāliek uz tā puzles gabalu un jāmēģina tikt uz to 3 gada mērķi. Kādā veidā tu vari kaut ko izmainīt no tā, ko tu tagad dari. Un skatīties, vai tu tiec, vai tu netiec. Un tas var būt izaicinoši, sasniegt to 3 gada mērķi, pēc, kad ir daudz lietas, ko cilvēki saka, jā, bet šitā es atteikties nevar, es nezinu, es nevaru nebraukt ar mašīnu, tāpēc man ir jāved bērns uz mūzikas skolu un visādas citas lietas. Tā kā to mēs arī esam diezgan daudz spēlējuši ar dažādiem cilvēkiem, zinātnieku naktīs un dažādos semināros, pilsētas svētkos, un mēs pavietim braukuši. Jā, dažādas. Lampā un tās puzles mums ir, mēs domājam nodrukāt vēl, un droši vien arī varam kaut kādā veidā iedot kaut kādiem draugiem pamēģināt. Ballītēm. Jā, no tā jāizpilda tas jautājums. Jā, ir pirmo pieti. Tur kaut kāda neliela apmācība varbūt ir vajadzīga, kā tas... Jā, tie, kas to pēda, tad būs zem kaut kāda noteikti līme. Tie, kas 7 jautājumus izdzīvos. Lielākais jautājums par kādu, vai mēs vēl jāiemākas. Es lidoju uz darbu reiķi. Nē, nu darbu nē. Ja tas Darba nē, jā. Ja tas autobusu šofers, tu jau arī nerakst to, cik daudz ir nobrauc ar autobusu. Jā. Tātad dažas ceiku varēs, jā, un mājās. Kāda var mašīnu var braukt, mājās. Bet šī būs tēma, man liekas, ko mēs apskatīsim nākamā gada ietvarā. Paldies, Vai vēl daži pēdējie slaidi? Vēl mums bija tāds darbnīcas, kur mēs strādājām ar cilvēkiem, kas neatgāja, kas dzīvo mazās mājās, kas nelido, kuriem nav mašīna un dažādi citas lietas, un mēs mēģinājām no viņiem saprast, kā viņi jūtās. Kā viņi dzīvo. Jā, kā viņi vispār dzīvo. Un viņi arī godīgi stāstīja, kā viņiem neiet, viņus neaicina ciemos, piemēram. Viņus neaicina draugu ciemos, tāpēc, ka viņi neēd gaļu un draugu cep cepeti. Vai viņiem nav mašīnas, un tāpēc viņi nevar aizbraukt nemaz uz to vasarnīcu. Un dažādi šādi izaicinājumi, kas cilvēkiem ir. Un arī struktūrāls lietas, tā kā es teicu, piemēram, par to, ka, nezinu, tev darbs ir, tu nav sabiedriskais transports, tev vajag to mašīnu, lai tu nokļūtu, un dažādi tādi lietas. Tas mums viss ir arī aprakstīts, tie saucamie atstie, nekad dažādi cisi. Un prestižā žurnālā. Jā, mēs visi publicējam prestižā žurnālā. Q1? Nevis MDP. Q1, jā. Pilsoņu domnīca rezultāti, kur mēs vienkārši ar iedzīvotājiem runājam par to, ko es teicu, kad vienkārši bija tāds, katrā valstī bija grupa ar vidējo iedzīvotāju parasto. Un mēs pārunājam tās lietas, ko cilvēki ir gatavi darīt, ko nav gatavi darīt, kas ir tās barjeras, kā viņi var pārvarēt tās barjeras, kas arī prestižā žurnālā. Maksāju. Nē, es nedroši vien, ka maksāju, tāpēc mums visu laiku ir open access, tas ir bez maksas pieejami. Pašlaik mums notiek challenge. Mēs ir dzīvnieku brīvību, domājam, vienu challenge sadarboties. Kaut kādi kolēģi neapnājuši. Mums bija oktobrī, domājam, bija challenge bija par nebraukšanu ar mašīnu. Tagad decembrī par brīvdienām. Janvārī būs par pārtiku. Un februārī ir par to pēdu, es ceru, līdz februārī stāvot, būs gatavi. Tad mums ir politikas rekomendācijas sataisītas, kas tika noprezentētas Briselē pirms pāris nedēļām.
Bet mēs viņus janvāra beigās, 31. janvārī. Kam jūs Visi aicināti. Mācību priekšstādā. Es ilgi biju no komisijas, tas bija tāds plašs pasākums. Bet 31. mēs taisīsim arī atsevišķu pasākumu Rīgā gan par tām rīcību politikām, gan par rezultātiem ministrijā un ar NVO. Paldies! Jā. Sasniegt. Un viņš prestīvu raksta. Kā tie secinājumi bija? Kāda nav tik vienkārši. Nē, respektīvi, tas viens no galvenajiem ir tas, ka mēs nevaram atbildību uzlikt uz individu. Mēs nevaram teikt, kā es pagājušajā nedēļā biju šajā RSU diskusijā par klimatu narratīviem, un ministrs visu laiku viņam to pašu atkārtoja, kad tas patērētājs pieprasīs no politiķiem, no biznesa, un tad arī viss mainīsies. Tas nav reāli. Mūsu raksts ir viens, bet jebkurš raksts, kas skatījies cilvēku uzvedības, teiks, ka nav tā, ka cilvēki ir ieslēgti kaut kādās kultūras, fiziskās infrastruktūras vidē un citās lietās, un viņi nevar rīkoties pāri. Tikai daži var tikt pāri šīm robežām, jā, un neskatoties to, ka viņi zaudē draudzītas un vēl kaut ko rīkoties vidē draudzīgi. Pārējie dzīvos tajās esošajās struktūrās. Un tāpēc ir jāmaina gan tā tehniskā vide, gan normatīvā vide, gan kultūras vide, kurā mēs dzīvojam. Tāds ir galvenais secinājums. Tas prasa tādas plašākas izmaiņas. Nevis vienkārši teikt, tev jūs neēdīsiet gaļu. Visi teiks, labi, mēs neēdīsim gaļu. Tā ir. Jā. Pirmo oglekļa pēdi izveidoja ExxonMobil, kas ir viena no lielākajām fosilās enerģijas industrijām. Jā, nebija BP. Man liekas, vai British? Same. Pirmais, kur ir iedzīvotājs, to var samazināt savu vietu. Jā, tieši tā, ka atbildība uzliek uz individu un kā grēkādi noliec to individu un saprotot, ka viņš neko daudz nevar izmainīt. Tā. Čau, labvakar. Sēdēšu. Jā, viņš jau pastāvēja. Viņš tā nevar. Programmas piešķirt vesels 20 minūtes. Nekā vajag. Tu var arī mazāk. Jā, tieši par to es domāju, bet arī tas. Aicinājums bija sagatavot pozitīvus jaunušus cīņas saistības. Es tā viņu Latvijas skolotājiem. Latvijas universitātes tādiem raidiem, sociālās modeliem, sākumu, cīņas, skopums, diskusijas par cīņiem, tēmām dažādām. Latvijas universitātes tas bija salīdzinoši viegli izdarīt. Paspraudēt. Tas ir galdīgs vienkārši kā piemēram. Strādājot skolu lekcijās, nohipnotizētu. Tev izdeguši. Tas nav viss, varbūt ir apaizdienas. Viņš var piesakot zoteikai sastīpās, tas tā vēl nav izdarīt. Kāds ir songas? Es domāju par to, kāds ir mans šī vakara uzdevums stāstīt kādīt pozitīvus piemērus. Es domāju, kādu funkciju, kādu iespējams izdarīt, stāstīt par sarežģītām lietām, izpildējām laukā, to jauku, to patīkam, vienmēr un līdzīgi kā mēs
Tās veidojam. Pacientus veidojot kaut kā rītas, būdums, formulējumam jābūt tik pozitīvi, nedrīkst būt lai gan tā formula saglabājās, bet citos vārdos, cits uzskatāts, prāti trīks. Kuras sapratu, kuras manā skatījumā tāds pozitīvs stāsts. Steigtu dzīves skatījumu, optimismu, mums vienkārši vairāk dzīvu, tāds mainais, tāds visi kārtībā iegrājumi, izrādīt. Neskatoties uz visādiem sarežģījumiem, neparedzamībām, tomēr censties netīk saskatīt. Labi, bet mēģinām kaut ko darīt, es esmu šobrīd pirmīs. Tas ir ļoti veselīgi. Pašmērķis ziņā ļoti veselīgi aktīvismus. Mēs ļaujamies līdz klimata tēmās, izmisinām, domizmu, nolentības savitājumu, ir sasniegt. Tā varētu būt, mēs nenostim visi saukās, ka vēl atskaps senstītas mazinātas. Cilvēks, novērst cilvēku, ir tāds būtības problēma. Es gribu Dievu klāstīt, ja tu pats nerūpējies par sevi un jūties visu laiku slikti, un tikai domā par to slikto Dievu, nemaz nevar strādāt pie tā labā, jo tev nav kapacitātes. Man būs visam šveicis, tāpēc arī zaudējām cenšos tikai rādīt sevi. Tas liekas, ka aizmēr mūsu potenciāli par visu, ka atcīstas jākopēt. Take it till you're making it. Tas arī viens veids, kā teiksim, ka cilvēks nenoflutī. Saglabāt interesi tēmu. Viņam neliekot tik ļoti aktīvs. Jā, un tad atkal jau. Es domāju, ka tas topīgs citāds, tas tieši biežāk nopietnas. Tu jau neskatās. Tā izmantot, jāpafā visam. Stundētījās, skolas, cenšos sāpnodīt variantā cilvēkiem. Es domāju, kāpēc viss cilvēki aizsatības ir vajadzīgi. Un viens arī viss var salīdzināt iepriekšējiem. Tas ir pašas sabiedrības pārvalsts līmenī. Ļoti līmenī programmas. Līdā nav tīcis, bet vismaz parlamenta debatēs tas notiek. Tik un izradušies. Tad es aicinu jūs minēt tādas pārspīmās, ka tas ir vajadzīgs. Tik droši arī vajadzīgs piedāvās. Viņš vien par pārsimās skolās pieņem. Vienkāršākais sevi redzēt. Sāk vienkārši sarakstu izmēr. Varētu pamikrāt. Samaksim, aizvedēt. Šis atkārtas arī. Pārmopim. Es lietas sīdījās. Spremzās. Pīdības. Zotēks. Visi pīdāms runāt. Spēl. Viss šī. Skatīt, punkts varētu. Darīt. Sabiedrību. Varētu. Pamest. Cikos jādājums mēs. Ievārtu. Mums ir centres saglabājums. Un uzmanīgi. Tas ir pastināts. Viss pastināts. Drusku man aizdomās, ka daži cilvēki spēkīgi
ich mit Sauber zu beziehen. Ja, das ist mal der Kunst. Das ist nicht. Das ist die Vorname, das heißt jetzt gut preparati, das ist mit welchem sind wir jetzt in der Smart City? Das ist special. Das ist aber das ist die Pizza. Das ist und die Maschine sieht man ist es sind ja das ist diese Maschine. Nee, das ist auch sind wir was nicht was was alles ich das ist mir das ist was ja, das hat Vorteil für die mit dem es geht nur es geht Como es para la cocina, es para que man cocina, es para es tiene de extras. Das wäre schon trotzdem mit einem Cocina, vorgestellt werden. Das ist die Abnehmung ist very tall, das heißt, das geht ja schon wieder. Sei assim, time, we go on the problem this time, this so that was step by step. As well as they subjects. Então, she say somebody not so pleasing from this. Certainly, she's enforcing it. Just in the continue. But for the these things, this is not a lot to do. So, yeah, that you're consensing the clubs. Then the massage. That's not acceptable. You guys
Biedās. Biedās. Viņam ir tāds rats, ko viņš pagriež, tad saliekās divi pāri. Tas ir Pirmais. Tu man labāk nerunās, tas neiekļaujās šajā stāstā. Pirmais izvirzītais. nav valsts Virzība. Es patiesībā nākamajos slēdos reizēm ar maziem burtiņiem apakšā, bet reizēm pelēkiem kaut kā, kas nevar notādēt, tas ir netīvs aspekts. Kādreiz ir cilvēku brīvības veidoja arī sociālās cilvēku brīvības simts, es nevarēju noturēties netīvi uzvara kaut kāds labs simts. Es nevarēju. Šeit dažās vietās tas ir vienīgi, bet tas ir šajā tā būtu atbildes par jautājumu, kas viņš ir un ko par viņu domā organizācija. Bet šis ir labās. Viņiem Mēs esam tikai tad bildes, diezgan daudz no mēģina. Citu, ko es cenšos arī uzsvērt, ka daudz no šīm zināšanām ir rezultāts organizācija, visu politiku, darbības, principības. Protestiem reizēm bieži vien paliek ārpus tās oficiālās ziņas. Ir vēsti uzsvērt un parādīt. Redziet, tas ir tāpēc prātības. Saistībā ar šo atrunu. Kas tad ir tas, tāpēc, ka esat svarīgi, šākas neatlasītībā respondents skaitē. Un šajos jautājums. Bet vispārīgā neskaidrā Latvijas sāksmes. Vispirms tā Latvijā arī kā dzīves perspektīvas. Pagājušā gada laikā, ja nemaldos, šogad bija vairākas savraudzēšanas uzņēmumi, kas vērsās Satversmes tiesības sūdzībai, ka šis aizliegums darboties, ierobežo brīvībā uzņēmumiem, tiesības rīkoties ar savu gruntu, bet pats ar visu citu. Satversmes tiesā nolēma, ka šis sūdzības ir atklātas, un arī stamatoļā vēlēs paskatāšanu, vēlējumā tiešām tās arī tas ir atstāvāms, tas ir pēcatības preambumu par stabilitātiem, šīs super svarīgs punkts par viņa pēcatības sistēmā. Latvijā, kā samērā īpaši mums pasaka, tas ir stāstīt. Es nenoriek kaut kāds izspēles, kaut kāds nesvarīgi, rīkoties. Šis ir ievērstas poetiskas likuma iezīmējušas. Spenterīts, uz ko skatīties. Kā tad būt vēlams darīt, pat ja nav skaidrs rakstīts. Atbiet. Man kā es skatu, mazīgākais ir tam, ka dienas ētēs. Uz ko man kā atcaucās tāds, vajadzētu cilvēks cilvēki dzīvā. Vajadzēšanas sakarā. Dzīvnieks izmanto tādu veidā, ka viņas nav tautu dienas. Es domāju, ka tas ir turpmāk. Sabiedrība mainās, mūsu iespējas mainās, klimats mainās. Es to arī mainās. Nepieciešamība par dažādiem dzīvnieku izmantošanas. Jā, par dažādām tēmām. Zināt, svarīgi, kāds nav tikties
Dānijā Covid sakarā likvidēja piecas firmas, nomēc viņi vēl nav paspējuši. Jā, viņi vēl nav paspējuši varbūt atgriezties. Viņi cenās. Tas ir svarīgi, kas ir šajos industriju, jo viņi nevar nopasīt, kas nejāpasīt, ekonomisku situāciju. Sāzināt. Tā ir viņa vienīgā cerība saglabāt savu seju sabiedrības acīs, kādu viņu pēļi salīdzināt. Viņi sev neglājot informāciju. Visu. Vai ne? Turpināsies. Vai es tā nav iztazīt? Man nelīdz, kas ir. Jā, par ko es pārsteigts, ASV, tur katrs štats ir līdzīgā apmērā kā Latvijā, mazāks Eiropas valstis, tā ir samērā. Es Katru gadu vismaz viena valsts pievienojas šim sarakstiem. To ir absolūti vērts skatīt plašākā laika griezumā. Cīknis, kažo tādā negatīvi šī gadsimta laikā. Man vienas gads, kad cīņas vienā valstī cilvēki nolēmuši, ka šis moments vairs mēs nevis pazīm. Līdz tā gadsimta laikā ļoti mazas tās. Jo es sakarā sev, cīkļiem, pašapziņas atkušies. Cīkļiem. Tāda ir aizpatā padomus. Tikai šīšana, Viņš šodien sev arī piedāvāja šīņšu daudzāk. Viņa man saka, viņai atnāciet, es jums parādīšu savus zvērņus, izrādīsim Latvijā, lielākus šīņšu cerpēs, līdzinību, diskus, 500 zvērņu, attīties par diviem, aiztikšanas, nezinu, cik tas tā ir. Un viņas nedrīga man to visu rādā, un viņam to rokās, tagad viņi piesaka, ka soteikās dēļ sistēmas, visādiem manīt stāstiem, kas tagad
nevar saprast, kā man tās priekšas noteikti rādīšu, cilvēkiem patīšanas necības, ok? Man iekšā ir tāds lausies, kā skaties, viņai salabas viņš širds. Es vajadzētu šeit ar to, bet... Jums to bildes. Es pašlaik pajautās ar atbalstītām, paziņā, ko es kā tu spētu runāt. Bet iespējams, viņam nezinu. Nesīkojās tā. Jā, tikšanās. Man bija 10 minūtes līdz autobusam, un es arī gribēju dabūt maksimāli daudz informācijas un bildes un foto, lai viņi visi stāsta visu, ko es tik varu. Tas ir jautājums, kas kā... Šiem svārdu nepieminēšu, bet tā kā viņi ir ganāk, zinām, viņi ir vienā pilnā. Viņi ir mani nobūt. Tas ir mans. Fotogrāfijas autori. Svarīgi, ka tie kādam ir idejas. Vēl atsevišķi. Šī ir tā. Tāds ir nopietni, tāda uzlēs nopietni. Izstāstīts, kā īstenībā tāds postam. Varbūt viņi grib Pie tā varam atgriezties, jo māks neliek mierā vasaras. Jā, vēl viens ikgadējās ziņas, ko modes nami pasaules slaveniem kažokrājiem, atsakās no kažokrājām. Es teiktu, šodien ziņu slādā info. Es nevaru. Es ienāku šo filmi, vēl vien piemēram tam, ka viņu pateikšanas, visticamāk, jau nav tāds, mums apnika, mums palikuši rēli. Tas drīzāk ir tāds organizācija, sabiedrība, spiedība, redzināt rezultāts, kad viņi sabiedrība vairāk mūsdienu sabiedrības atkārtot. Jo, kamēr viņi varēs ar nopelnīt, tas ticamāk, tas turpinās dažādām sabiedrības un atsevišķi cilvēki un pieņemši, ka viņi to vairāk nopelnīt. Kas tas bija, kas nesen vai sakstīgas reizi, protams, cilvēktiesību jautājumus problēmas mainījušies, tāpēc, ka ir izdevības pārliecināt, ka es pašpieņems cilvēkus snāk savu svidību, viņš nav tāds šiem izdevības. Es varu pie Latvijas, šogad beidzot pasakstības uzdarbojumu, un klasīs nekā. Es viņu turēšu tēvi, es vispār filmas, ka sakāt mani klasīs. Tu pēc tam Atbrīvās no ķēdes, priecīgs suns, kuram ir ķēde nost, ķēde metājā senē, bet tikko vienīgi suns un ķēde vienmēr saprata, viņš balstās uz to, kas eksistē. Fizikā visādi fascistiskiem tematiem, kas materiāla intelekta, informācijas aktivācijas, diemžēl ir tikpat aizspiedinājumi kā sabiedrība populāra, kas ir attīstās, nevarot savu aizspiedinājumi.
Jā, beidzot, aizgājusies, tas nenozīmē, ka visi pēkšņi ievērus, to varēs izkontrolēt. Es sakarāju. Aktīvi reģistrēšanas jums reģistrēt mobilitāti sanāk. Es lasīju. Es negrāčēju. Ja visi, es garšas apstātiem, es saprotos. Laikam bija izņēmums, bet tas skaidrs, es vienkārši dzīvot, tad sērā. Es nevarēšu tik brīvīgi. Es arī citos jautājumus padomāju, es neatceros tās detaļas, es tajā izlasījums jāstāra esmu uzrakstījis, detaļas, kur vajag aizpūst. Tas nav svarīgi, detaļas nav konstruktīvās. Es tikai sapratu, ka es pārāk likumu. Ko tik jau tas? Vēl nepazīmes, kur sodi. Jā, varētu ievisīties, ka naudas sodi vienmēr ir nabadzīgākie cilvēkiem, kuriem nevis par tiem, kuriem tas ir bizness, arī lielākums apmēros pakāpšanās summas, kas ir šimās, kāds summas apmēros, kas cilvēki ir tiesniecība. Izslīdis. Augstāk mēdītājos Latvijas. Vēl no pasaules ziņā. Šis izklausās ļoti tā pacīmējuši. Viņi pasacījums Būtībās uzzināt, ka viņi beidzot uztaisīt cilvēku aizsardzības likumību valstī. Mēs tam tik reģionālā līmenī savā starpā pretrunās reizēm tagad beidzot tas arī viens sapērst, kas ir vairāk valsts izmērs sapērst. Arī cilvēks, kas ir šūtas, ir kaut vairāk. Cīņiem ir svārtīgi. Tās kuģos nozīmes. Austrālijas, arī Indijas okeāna, studējās izmēr. Mēs to pildām Latviju. Arī Latvijas govis, šis ir sākļi. Par to tikko pēdējais attiecības, nekad kāds vienās mīlības. Tas ir soli. Konums. Es par pozitīvais. Es tomēr ir pozitīvi kā kvadrāti. Dienvidkoreja tieši šī gada sākumā paziņoja, iespējams, Ķīnā var kaut kādu reģionu, bet arī septembrī ziņoja izgāt vēlāk, ka viņi ir atņēmušies apskatās.
Simts ir iedzīvotāji. Institucional cash. ASV parādās iniciatīvas preventīvi aizliegt pastāvīgā audzēšana fermas, tas ir viena potenciālā mazāk sašķiršana šobrīd izdevusi faktoru. Spānijai piedalīšanas Kanādi savās, kur jau patīkā savu varu izpildā savu tāpēc jau pēcīgi. Seems against, like I guess, any but it's all issues. What we used to these days, but yeah, so office they said. Stabilitāte, Francija, Vācija, tiešām šobrīd praktiski izvēlas nekāds ir visāds idejas, kā nosamēt visu palīdzību, praktiski ir tas ir īmestas. Viņiem ir visādā lietā, un jau Ka viņi ir olā. viens šķērstas, tas sadārs cilvēks ir valdu cenu, es neļauju konkurētas. Es domāju, tas ir sevi. Really protesting memories. She said that it's something important. Basically, one that has something else to do. She would have basically instant connection, but she's not necessary. Everybody stems to the next stage of the business. That's the most I remember the circle. Really, the best that woman is the club. This Tas atkarībā, cik liels tev ir īpašības. Kāds ir tas? Līdz pagājušajā gadā bija par īri. Latvijas mēdīgi izskaus 10%. Tagad atbalsts kalnīgi nozīmē samastām šoreiz izskauj visu laiku. Šoreiz nozīmē nepapraudījums kanā. Ir pozitīvs. Par tā saukto izklājas. Sādas uzbīsīs. Dēlinājiem pārkiem. Pelīgs valsts. Savs no valsts. Viens dzīvnieks. Cišķaus. Viens mušķīgs. Sācis. Līdzīgi jau Francija.
Tas man neietver šajā stāstā. Tā kā jautā, viena baža bija, apmiesties pirms pārcētus centuāri. Mājas, viņš atradīs tuvākajiem Spānijā esošajiem. Viņš atradījām visai. Tas ir tikai tas, kas šeit Spānijā. Un tad vakardienas ziņa, tas vecums, tas ir šī, tā šobrīd jau baigā šeit savādīcam. Toms Bernāfina. Tā viņš 5 mēnešus tik turēts Grenlandē iztraucījums. 5 mēnešus Dānijas tiesai vajadzētu lemt. Jā, specifisks apstākļus, neprecizējot, kas tieši Klausies, tu teiks, bija minēts, ka Parīzē piešķīt politiskuma statusu, bet viss tautas, spēlēšas tajās Džīram, metāla grupā. Galvenais arī Spānija viskļūsies, šis apcietinājums otrā viedumā Trumpai smārkāšanas palīdzēt pievērst uzmanību šā tēmā, to varās lakus slokot, kāpēc sākās visās saulēs iemesls, kas notiek 11 gadiem, viņš kolēģiem daudz arī sadūst. Izrādās, ka viņi ar tēmēšanas parādīja pirmāk mašīnu kā noteikums, vai mēģinājums un portījus nekā iespējams statutus. Šis cilvēks ir sašķirts. Šis tāds sēdījums visas, kas attēlē,
muito fácil. Assim, isso. Essas conceptos levam arī konceptus, kas tur ierakstījuši, nepautās, šī nekautrējumās esam ķermeni, šīs sarunās, šķaidas. Tā kā, lai kur viņš iet, tas ir viņam sevi, bet tas ir sevi, tikai aizmīnāt pusē, otrā pusē. Tādā ziņā, tas ir 50 gadu vecums, tas ir savu ķermeni ziedot, ēnāks, un es arī priekšlēmīgi. Es klausos arī podkāstu, tas attīst, es maksas mūziku, un arī pēc filmām. Oh, Es vienas sēdzu. Šobrīd tikko ir atklāta stādi, es tiešām negadējīgi, gadu, kas sādītas 2 gadus, tad stāstīs līdz par to, liberāli Latvijā un vēl vairāk satiecās uz visu Eiropu. Tas ir kādi mūsu izlastājuši lietoti. Dzīvniekiem, viņus nesākīja, transportam dzīves rūpus un atsimtus un nevis dzīvi gadsimtu. Tas atpildīgs ar visu sabiedrību. Transportam, pēkšņi. Visais gadsimts parādās iekštītas ciņājas, parādās dzelzceļi, to, zini, visu. Es to visu, tur ir problēmas. Vienam vairāk, ir ciņu pasacības, gadījuši. Patreiz, kas parādījās, lauktos ir gadu ciņājas, ziņas, problēmas ir papatināt, kas ir šitnēm, nesies ziņi, tas ir grāts, procents, tas ir grāts, bet es tāds nejauši līdz neviens gadījumi. Šī vienāds satiecās uz šo vienību, tik darbus, es nepamēju, satiecās ar zinu, frēmzi. Stāstā, kas ar vecītiem, kas ar palīdību, kas ar lietiem. Cīnīts darbs ar palīdību. Aptikīšana, un galvot izlādām. It kā rūpīgi pārādas apgāja. Varbūt tā nav vienkārši izskatās nevis. Vienkārši sautāšas un milzīgs. Šī tas krokodilāras kofers, un arī sāks divā tipšņi, fotogrāfis, kas arī savā ziņā iesaistīt. Amies, stūpīgas priekš, es pilnīgi daudz pārspēc. Tas tās veidības ir ļoti liels šis cīmē aizsardzību, ir nekotraujušās uz iznītātiskas tēmas un tēmas. Un bija saprātā, tas ir tik mazināt, tas ir stāsts ilgi, ir pēc tam laukļi, visus lielākie, programmi, personas, tas ir super populārā. Brīvības, pašu, vairāk notiek daudz, ar 500 dažādus eksponātus, pilnās uz daudz brīvību, kas īdomās, vismaz
Jā. Tad pat līdzīgi šeit tik detalizēti ejot. Divi dažādi. Paņem diskusiju. Cilvēku patēriņu mazināšanu. Mums ir pašreiz informēt izstrādās, kas ir patīks. Pasarā, jūs viņās iespējams tā nepievērst. Manā skatījumā, tas nozīmē, ka Latvijā egrāns, kas uzskatīt, ja jau tas iestrādās, ļoti vienkārši tāds, kas attiecās uz politiskiem kuricībiem. Viss novērt mīk. Tad teicās, jā, bet beigām šis materiāls nav. Atgādinājums noteikti ir nodarījums. Iesācēm viens šo izsakācijas. Jā. Man liekas, ka šis ir arī ļoti atspēlējums, kura veidot kapitālu, līdzīgi kā bija Kādā ziņā tas rezultējās tajā, tas arī seminārs, kuriem pēc stāvīgi formulēt, kas ir atspēlējās. Vainīgi medību vērēties tiesībīgi. Šī eksperimenti, šis arī sākums, dzīveni. Tagad ir dokuments, oficiāli dokumenti, ir tāda uzskatās, identitāti, skolu, speciālisti, vadība, saprasība dažādi. Šis arī tāds sapnis, sasūtīt teikumus, vedot solis, vajadzētu svētīt intervēt, kāds nav atrast, kas netiekā vainīgs, varētu parakstījuši. Piemēram, parakstījuši godā Vīlāni, kas ir jūs. Viņa arī nezinu. Tas ir pēc sevis. Vai vegāniski, tas ir mūžrauši. Tas nav viņa mācības. Šis ir viens no kādiem 4-5 maltās. Gan jau kādam. Šo mēs uzmanām. Man nāk prātā visādas vēl papildus, man vajadzētu pateikt, kas OECD dzīvesveidu patēriņu papētījumu, tik mazliet jaunāk, tas 4. gadu skriepiešiem, kurus pārtīgs pārdiņu, visvisādiem citiem patēriņiem. Latvieši pārējiem kāds ir māstu, skalā. Šis varbūt mazāk saistīt. Aizstāvīt tomēr cilvēkiem. Tas ļoti patīk iemniecības. Man arī attiecīgi cilvēks sakīt. Šī ir tā tipiskā reklāma bilde, ka viņš saņēmus jau neticami daudz produktus.
Man ir izdevies izbraukt uz skolām, stāstīt par saviem postām, es esmu beigās pieredzējuši tāds māc. Jo fotografijās tik labi neizsīks, jo ir bāzes punkts. Katrā ziņā es visiem rekomendēju aiciniet skolā un nav budžeta, to es daru pēc atalgojumu, tam skoliem transportisms. To pamanījums skolotāji mums aicināja es uz turpinu, es esmu skolotājs saviņojumu, es gribēju skolotājiem, Kāds vārds šodien ir vārda dienu? Tikai latvieši var šodien zināt, ka jūs ar mums kopā Jēzus Kristus vārda dienu. Lieliski. Vēl kaut ko cek? Uzvārdu dienu. Arī vārda dienu. Visu divi vienā. Un, kā jūs jūtaties? Kā jums iet pēc visām šīm prezentācijām? Jā, es prāti tikai piekārtas teicu, es esmu kā Rīgas doma, kas prāti vispār neinteresē, ko jūs domājat. Tikai tā, iesniedziet 3 eksemplāros, kas uzliesim uz tā visu saldu kafiju, un par to vispār pārstāsim interesēties. Bet, tā viņi dara, jo mēs dzīvojam, kurš no jums dzīvo Rīgā? Jā, kaut kāda daļiņa dzīvo. Kāpēc mums tik slikta situācija Rīgā ar kokiem? Es par pārējām pilsētām nedomāšu. Jo Rīgas kas ir totēmiskais dzīvnieks? Bēdis. Mums jau no paša sākuma nebija paredzēts. Labi. Un vēl man ir baigais prieks, ka mēs atrodamies spīdīt šeit visu kaut ko ēd, dzer, un tas ir visjaukākais, ka mēs neesam Zoomā. Jo cik tur mēs gadus pavadījām Zoomā, jūs joprojām notiek Zoomā. Jā. Bet 2 gadus vismaz, 2, 3, jā, kā kurš, iespējams, ka 2 gadus, bet tā 20 gadus tajā Zoomā. Un katru reizi tu ieslēdzi nošies uz Zoomu atbūs, un tevi skatīties tajā ekrānā un saprot, ka tu esi sveicis nodezinājis, lūdzu, un šie pirmie māti, un mēs nezinu, man tiek runās, jo vienkārši šautās skaties uz tevi. Bet tātad, oficiālais sākums. Šodien ir 18. decembris, jūsu tā saucamie zaļās brīvības Ziemassvētki. Un tāpēc tikai rīt vai vēl pēc pārdienām uzzināšu, vai KKS ir iedegs muzejam, kurā es strādāju finansējumu, tad jūs tad izmēģinājumi truši, kas varētu arī tāds korporatīvs vienkārši staigāt, bet viens piedāvāt savus pakalpojumus, kā tāds nodikuši teātra aktieris, kultūras darbinieks vienkārši. Un man ir padomā, jums notiekās Ziemassvētku dziesmu, jo mēs esot zeme, kas dzied. Man bija doma par to rakstīt, bet par laimi es jau visu uzrakstīju. Bet tas tāds ir tāds, kas dabūja skrīneri. Man ir labākā draudzene, kas dzīvo Somijā. Viņš šausmīgi gribēja viņu redzēt Latviju viņa. Es ieteicu Klaudijas skrīners, un tu zvēri, jo man ir varbūt to filmu par kaut kādu vienkārši jāsaprāt vispār, ko tu tur viņu var uzrakstīt. Bet es tev iedošu notīties. Es pati vēl nebiju redzējusi. Un viņi man raksta, tie, kas ir redzējuši, sapratīs šo joku pārējiem paskaidrošu. Zīks ir tikko līdz tam brīdim, kur viņi pa brīvdabas muzeju nes slavījumus. Un es kā, jā, varbūt jāmēģina vēlreiz. Pēc tam es nākamdien skatos šo filmu un saprotu, ka tā ir filmas 6. minūte. Nebija, kur tālu tikus, bet tā kā mēs esam zemi, kas dzied, tad viņš nāksies padziedāt. Tātad, kādu dziesmu mēs dziedāsim? Tā kā šī ir zaļā brīvība,
Tātad ir viena dziesma, kur ir vārds zaļosmas. Jūs saprotat, ir vārds zaļosmas dziesmiņa, kuru visi varētu zināt. Un tad jūs varētu arī šodien būt tādi zaļosmies zaļinātāji. Un pie vārda zaļināšana mēs atgriezīsimies pašā noslēgumā, jo es pilnīgi bez maksas veicu aptauju savu draugu, vecu cilvēku, bērnu, tādu, jautājumu viņiem, kas ir zaļināšana. To jūs dzirdēsiet, kādas liekas dažādas atbildes. Tātad, un ja jums šķiet, ka jūs neesat pie zaļos vai zaļinātāji, šeit tāpēc nav piparmētra līķiera un zaļās tējas, tad reiz tās nav dzēris. Un vēl pēdējo reizi, es domāju, kurš būtu mans tāds tolkējums, tāda inspirācija, kā jāvada pasākums, kāda ir jūsu atbilde, kurš labāk vada pasākums? Lauris Reidings. Jā, viņš vadīja viņš iedeva balvu, kaut kādu goda balvu, kristīgo bārmeņu asociāciju. Mans cilvēks, mans. Strādāt tevi kristīgie bāreņi. Bišķiņ pēc tā jaunas lietas. To bārmeņu asociāciju labāk neko nevar. Lūdzu, tā. Tad pirms tiesmas nelēl aptāt, kur viņam ir mājās egle. Wow. Ok, dažiem. Jā, bet jūtiem man, un kuriem vēl būs egle? Ok, vēl ir cilvēki. Ok, labi. Tātad es gribēju mazliet padalīties ar savu egļu likteni. Man ir draugs, kurš pa pusē dzīvo, pusē nedzīvo Latvijā. Un par laimi viņš parasti nav Ziemassvētkos šeit, Latvijā saimē. Bet vienreiz viņš bija iedomājis, ka mēs kā tādā amerikāņu filmās iesim uz Ziemassvētku eglīšu. Cik mēs vēlēsimies eglīti. Un es vēl uzpiedzīju, mēs vienu benzīnu tanku samēks viņu nospīšu un vispār. Un beigās es teicu, sākam ar to, ka mēs manai mammai nopirksim egli un aizvedīsim manai māsas dēlam. Un mēs aizvedam viņiem egli, kas ir podā, kas tikai divatā viņi var pastiet, un mēs aiznesam trešos juglas, tādu brušotus dzīvokli, kas tā jau tur šitā cilvēki kā krabi staigā, nav krabiesties. Uzdāvini viņiem vēl egli, kuras mirt pēc kaut kādiem mīzdaliem, lūšu, bebru, nezinu, pēc kaut kādiem. Viņu pēc tam mana māte ar māsstrālu mazgā viņu dušā. Tad viņš teica, tu šitā cauri netiks, arī mums vajag egli. Beigās vienkārši mēs bijām satrīdējušies uz nāvi, mēs netām egli mājās un kaut kā studējām šitā pret krāsti. Bet viens ir tā meklējuma labākais, ka viņi beidzot iznāk ārā, tas ir dzīvoklis, ir tik daudz vietas. Bet, tātad ir arī tā, ka, tādā brīdī, kad tas jūtu partneris, māte, tēvs, bērni mēģina to egli kaut kā taisnīgi ielikt, tad, protams, jūs viņiem kliedzat, ka viņiem ir divas kreisās rokas, un ka viņi vispār neredz, un ka tas nav skaidrs, ka viņi ir šķība. Un tad beigās tev ir pilns krusturs ar šitām te spujām un zeķēs vēl līdz jūnijam ir tās spujas. Un tad es domāju, vai tur tiešām nebūtu labāk uzreiz sākt tos tādīt vienkārši pie radiatoriem nodērt kaudzi ar spujām. Tas Latvijas eglis viss maržo. Visi ir organizēti tur, nevis māju. Es atveru, pēc šūrītas jūtu, ka nebūs eglis. Tad, un pēc tam vispār tu egli jau vēl ir jāmet ārā. Tas arī, protams, pārsvarā izskatās, ka spāris kaut kur no trešā stāva, tad līķi, tad satīti kaut kur nes, jo tās skujas bieži, tad vai met pa logu, vienkārši neatpildīt. Tas arī, protams, ir. Un tad es domāju, kas ir radījis šo tradīciju? Ciklēni, ka ir tumšā ziema. Es pieņemu tādas Skandināvu Baltijas tautu alkoholisms, ir radījis to, kas mūs iepriecinās. Koks izskats viena. Tātad visiem patīk stāķiem, zīdējumiem, vispār. Can't go wrong vienkārši šādu ideju.
Un, nu jā, pēc man ir aizbrauks pie Eiropa, bija normālā pārlīga, kad viņi ievies uz šo tradīciju, mēs ar to dzīvojam. Un arī Reglītes visi arī neticēja Reglītes mājā un tā. Tātad vēl es gribētu teikt, pirms mēs dziedam dziekļus, es gribētu pastāstīt, ko es par jums atcerot mājaslapu. Es domāju, nopietni, jāatcerās klāt ir nopietni, tātad kas ir šī organizācija. Tātad atveras mājaslapu, lai saprastu, kur no jums esmu redzējis progā, dzīvē, kurš ir satiks, kurš nav, kur es pazītu. Un tad es domāju, šis pasākums būs iekļaujošs. Ja kādam skaļi zvanīs telefons, jūs izglābāt šo pasākumu. Ja teātrī un operā, jūs zināt, kad ir atnākuši visdažādāko paudžu cilvēku, arī brīdī, ja Pārīs Vitums zvana telefonīgi pārstrādes. Un tas nozīmē, ka šis jau pirmais pasākums ir izdevies. Otrais ir tātad apskatot jūsu sejus. Šajā mājas lapā. Tātad... Nebija. Nu labi jau, bet es sapratu, ka jūs esat vislabākais Ziemassvētku vecīši, jo visi bērni. Saku, atkal atnāk šī brīnišķīgā tante vai onkulis ciemos un noliks Meglītes spēli klimats saules. Jā, bet spēle man mīļāk, un Dāviņas nešķiet un Ziemassvētku vecīgi mūžīgi. Un tad arī bērns arī to spēli sāk spēlēt, un pēc tam viņš vienkārši iet gulēt, visdrīzāk šausmās, kad vai kāds ir ārētas zemslodi vai zemslodi, jau viņš tātad un kopā viņa gulta. Viņš pat labākā dāvēt, uzskatu tā ir. Tad vēl man bija pārspēc, ka jūsu mājaslapa ir ļoti latviska. Nu, tik ļoti latviska. Jā. Es ļoti latviska. Ir glābta viena dzīvība. Viena no Daugavpils, kas Tātad, ja jūs atverat Zaļās brīvības mājaslapu, un jūs tāda, vajadzētu redzēt, ko viņa angliski raksta, varbūt izstrādāt. Jūs esat Green Liberty, vai kā, jā, Green Liberty, tautās. Un tad jūs domājat, ko es angliski? Es taču esmu latvieri, līdz šķirināšu, kas atpakaļ latvieši. Latvieši pasērāt. Vai kāds tā kā nodevēs ir uzklikšanās kā angļu lapu. Tad es gribēju izvērtīt arī uz organizācijas sastāvu, un likās, kā vieta ir, ka jūsu bralīsiet visi, kas piedalāsiet, vēl latviskāk par Nacionālās apvienības jūgendu organizācijas nevarēja iedomāties. Tur nebija minoritāšu ne uzrādi vārdu pārsvarā, bet tad es pamanīju, protams, Ingu Belus, bet tā kā, protams, viņa ir 17 organizācijās Latvijā. Mēs no Latvijas viņam ir jāmīt Viņi patiesībā izklāt, jā. Bet vienkārši, es vēl domāju, jūs ļoti labi atšķirat organizācijas. Es kā cilvēks no malas, un kur nu vēl cilvēks, kas ir vēl vairāk no malas nekā es, jauc, kas ir Zaļā brīvība, kas ir Pasaules dabas fonds un Latvijas dabas fonds, un dzīvnieku brīvība, kas maz ir vārds dzīvnieki. Vēl kaut ko mēs nav. Nu, lūk, un nav baigi skaidrs. Un tad es domāju, bet tas ir, es domāju, brīsku ģimenes kaut kāds mafijas problēma. Izrādās ir vēl šādi mafija. Viņi vienkārši jauc galvu, viņi tā kā, kur mājaslapa, angļu valodā šeit, Latvijas dabas fonds, Pasaules fondā, Latvijas dabas fondā, Latvijas dabas fonds, tā. Vienmēr sakot, iecelēt pa brīškām pa mūsu zaļo mafiju, vai? Tātad tagad ar tādu sajūtu, kā es dziedātu, nevis slinkot un pūstot ar tādu vāzeni. Mēs dziedāsim reiz mežā Zimeglīti. Vienu pantiņu. Tātad. Es mežā cīmā eglīte un mežā auga tā.
Tik slaida skaistās daļos naktīs, ziemā vasarā. Tevi tas dziedu, cilvēki dzied. Es to labi vispār gribēju. Ļoti apskanē, vienkārši apbrīnojumi. Tātad, vienkārši, eglītes slaidums. Jūtu, ka baigi džadžītie vārdi. Tātad, kas notiek ar asnām cētajumām eglītēm? Tas notiek ar tiem, ka tu esi apēdis visas šīs tortes uz svētkiem, un pēc tam jānākdā ierodies jau vienkārši sēgas pārvalkā. Pēc, ka nekādi tā, too much, bet tātad, bet zaļoksne tā ir, protams, veltījums zaļai brīvībai. Tālāk. Tagad būs zemeklītis no zaļītes. Zemeklītes no zaļītes, kaut bailīgs aizsauļo, un dažu brīdi tos mīksils ar gadu aizsilpo. Par ko šajā dzēsīnā? Pareizi. Par politisko situāciju. Par spēku samēru saimā. Par politiku, par uzvalstu robežām. Bet mēs apsolījām, es te piekrītu Latviņu kungam, ka nevajag runāt par tādām skumjām lietām. Tāpēc mēs varam to interpretēt arī pavisam savādāk. Eglīte ir zaļa, zaļīts nav apēsts, un tas draudīgais vilks vismaz iet garām pagaidām otrajā pantiņā. Bet nebija viss tik vienkārši. Pēdējais pantiņš. Belgrādā viņam sēdītis, sēž iekšā viens sēdiņš, mums eglīti ir nocirtis līdz pašai saknei viņš. Ko mēs vainojam pie klimata krīzes? Pavērojam šo projektu. Pirmkārt, vainīgi ir vecākā paudze. Jo koki ir kā cilvēki, ja viņiem, vienmēr sūtietiem cēta cirvi, viņi krīt. Un te nu mēs esam, kāda situācija, un pirmkārt mēs nevaram to senču paudzi vainot nekādā veidā, kāpēc? Jo senči tomēr taisīja tādas rotājumus nokām no salmiem. Salmiem, kad nē kaut kāds salbuls spirnām un taisīja no salmiem, jo nekā jau viņam cita nebija vievi un salmi. Tātad, vai salmi ir kaitīgi videi? Nē, ļoti negaidīgi. Vēl manuālā terapija, ja nervi trumpā, lai taisītos puzurus, šķīri cirtēji, bet vairs taisīt. Tātad, lūk, atšķirībā no līpur dziesmas par eglītes mažonis, iekstīt manas dziesmās tādas vienkārši. Tad par puzuriem daudz labāk un veselīgāk šai vispār vidē. Kurš māk taisīt puzurus? Lūk, divi cilvēki un viens tā kā var, tā kā nevar, tā kā šī, tā kā kāpur reizīti, kā senam. Tātad es iedomājos, cik būtu forši arī šeit karātos puzurs, jo kas var notikt? Egli var apgāsties, viss tur var izšķīst, kuļas zetēs, viss nav ar to egli vienkārši, bet iedomājieties, ko nozīmē puzurs. Tad, ja jūs esat uz Ziemassvētkiem sveicinājuši visu tos onkuļus un tāns, kas piemetās un sadzerās likieru un runā sūdu, un jūs neko nevarat viņiem darīt. Sliktākais, ko viņi izdarīs, viņi cīnīsies ar tiem puzuriem, iedara ārā, bet principā nekādu vērtējumu davāt. Lūk. Izsēdēt, taisnīgi vairākums tev Ziemassvētku dāvanas, sapratu, ka jums ir kuļieki uzdāvinājuši stendē ar fucking bumbas. Jā, abas vienot, ka bambas jums nav. Ko jūs pēc tam jau bilojat ar saviem tuvākiem radiniekiem? Tātad, kāda ir zaļās brīvības misija? Un te ir man daži jautājumi organizācijai. Tātad viens ir dzīvot saskaņā vienam ar otru un dabu. Es mēģinu. Un tas būtu brīnišķīgi arī mans kaimiņš Dolas salā nemaisītu virces to vēdrītieši, mēs ar to vienīgo dienu sestdienu atbraucoši. Tātad, kurš vienkār smiržo virci? Tātad, kurš lasīja šodien Saimas ziņas? Kaut kādu, tur bija brīnišķīgi rakstīts, ka deputātiem nācās pamest Saimas ēku, un tur ir rakstīts smirdzoņas vai smakas dēļ
tur bija smirdas bēdā. Tātad tie, kas pacēla rokas un zina, kā smird un kāda smirda ir viecāja, tātad uzreiz mums sadala divās darās. Viena ir lauka cilvēki un otra ir pilsētas šmurguļi. Te nu jūs esat. Tātad vēl zaļā brīvība aicina cilvēks pieņemt jēgpilnus un vērtīgus lēmumus. Good luck, tātad. Tātad es arī domāju, vai kādās vajag visas tās Holandas ziedu kompozīcijas un rožu ikebenes? Vai viņas vajag? Jūs domājat, tikmēr jūs uzreiz jau visi jūs tātad grūzīšu? Jo man ir viens draugs, kas strādāja tajās rožu, tajās, kā to sauc, plantācijās, kas ir visšautnīgāk, tāpēc, ka rokas tiek savēnot, ciekais, viņam nav veselīgas aizsardzības, vienkārši post cilvēki slimo, guļ vienā gultā divatā uz mājām, lai nodrošinātu mūs par tām fucking rozēm. Tātad viņam neizdziedināms vācis, viņam nav īsti pat klāksteri un antibiotiku un nekas, un tas ir ļoti smagi. Bet vai vajag šīs rozes un šos ziedus uz kāzām vai zelta kāzām vai kā? Protams, ka vajag. Jo tās tomēr ir kāzas vai svinības. Pie mums tāpat nekādas puķes ziemā neaugas, vai no glēbas puķes. Turklāt visities, ja jūs teiksiet, jā, bet mums ir pašiem savas, ziniet, tās salmi puķītes un tie pizāļi un tur tādas spuļas apūtas ar baltu. Bet iedomājieties to kādās, jums kādu vēl iztīdos tieši tā vadās, kā tie svecieši vakar un kapu svētu. Tās tantiņas dekorētājas ar šito visu pie kapiem nav nolikuši tādās divās rindās. Nu, vienmēr sakot, jā, te mēs pievēram acis tomēr ētiskajiem aspektiem rožu. Tātad, kurš no jums tātad dzīvo Rīgā un kurš pie Rīgā mēs aptuveni noskaidrojām? Kurš dzīvo šeit vis tālāk? Raugātos, jā? Kāds vēl arī nezināja Liepājā? Tas ir tā. Nu, labi, nav uz Liepāja, vismaz kaut kā jau varētu konkrēti, bet nav pārstāvēti. Tātad man ir daži jautājumi. Es domāju, tā kā jūs to var iedzināties tādās lietās, tad kāpēc vairs nevar redzēt vāveres Rīgā? Manā bērnībā, un arī vēl tagad. Mežstriemā un meža kapos ir vēl vāveres. Citur tās vāveres ir pazudušas. Tātad, kas ir vainīgs? Tās cilvēki ēdāja sudrabkājas vai vāļas, vai viņas vienkārši ir sakuši, ka mēs cilvēki cūkas viņi pametuši mūsu Rīgā un pārvākušies uz tēs un viss tieši kā kāds ir Latvijas introdiems. Kas ir vāverē? Protams, ka nocēs. Nu, gan jau mežā pa kādai ir. Es tā pieņemu. Tad ir vēl viena lieta. Vai veloceliņi ir labi klimatam? Viņi ir labi gan klimatam, gan lai pieparkotu mašīnu. Dzimto pilsētu arī. Es viņu dodu jau atbildi. Viņš gan uzdodu, gan atbildi. Tātad zaļā brīdī daudz runā par atkritumiem. Kurš te runāja? Jānis runāja, pēkšņi parādās atkritumi. Viss kā, šitos viņš šķiro un nešķiro, tā viņš šķiro, un tikai saka, ka viņš šķiro reiz. Tād, redz, ka cilvēki domās par šo lietu un reāli zakās iekšā ārā. Tātad, ja mēs runājam par atkritumiem, izkastēm, vai jūs būtu pie kāds no Liepājas grūškastēm, tad, nu jā, tad es domāju, ka sarunas ir reāli aizraujušas. Tātad nevis svētki, bet ikdiena, es domāju, tā kā kāda tāda miskas. Paskaties, pat ravēja kaimiņu man. Kādas apmaiņas un viss. Un gluži tāpat kā es arī pacēru, tātad es izcīnīju mājā, kur es dzīvoju, un kur stīrēju, izcīnībā man tur nekas nepiedara. Es piezvanīju vajadzīgiem cilvēkiem šķirošanas atkritumus. Un viņi it kā nezinādami, ka mēs dzīvojam pie lieliem kapiem, mums ir tāds vienkārši bonus festivāls ar pudelēm, bet galīgs vienkārši. Viņi bija atvērt tātad biošķirošanu, ja nizām, un kā tad atveda nelielu ar tādu plasmasēm papīram, un es viņam zvanu un saku, nu, jūs, protams, ņirgāties.
Jūs zināt, kāds mums ir rajons? Mums ir pirmkārt stiklu. To bioloģiski man tā aizvāk, kāpēc jau nebūs. Un plasmas un papīra vajag lielu, to viņi neizdarīja. Mums nav liels stiklu par laimi ieplit, lai mēs 5 no rīta varētu dzirdēt, kā tāda pudeles vai kāds ņem ārā, vai liekas apvarmēr. Mēģi. Kopši paplūtīja tos šķirošanas vākars notiek tā. Es šķiroju, un tad es zinu, ka 6 no rīta trešdien viņi izvedīs plasmasu un papīru. Un tad no visas mājas, kur kaut 5 stāv, mēs visi netamies ar tiem krājumiem, lai un taču kāju, tad vāžam tajām mazajām izskatēm, un tad visu nākamo nedēļu nevies, ko tu nevar izmest. Tāda šķirošana. Bet man būtu arī jautājums par šķirošanu. Tātad, vai es zinu, kā tomēr salīdzinoši cilvēks, kas drusmīgi kaut ko tomēr šķiro, kuri jāizmet auga piena. Es nezinu, vai es varētu kādām pajautāt, īpaši pazīstot māju praktiņu no ķīpsali. Es nevaru pajautāt, jo man tas jau ir jāzina. Līdz ar to nevaru pajautāt neko. Vienmēr sakot, alus tie kafijas no rīta nav baigi garšīgi, bet to var liekt, tāpēc, ka es zinu, kur likt to mūžu, kur likt to pūdeli, kur likt to pakīgi augu pienu, es nezinu. Tāpēc es iesaku jums, tad jūs kāds atver Green Liberty, tas pirmais jautājums ir, have you ever fucking tried to figure out Latvian recycle system losers? Lai tomēr pievērst uzmanības Latvijā, tas nav vienkārši, kā varbūt piemēram Vācijā. Tātad vēl es pamanīju, ka zaļā brīvība cīnās ar patērnieciska konsumerisma un iepirkšanās drudža mazināšanu mūsu vidū. Es uzreiz saku, kultūras darbinieki tā nav vainīgi. Viņam pirmkārt nav naudas. Mākslinieks viņa apmainās ar grāmatām. Un tas tā kā nav nopietni. Tātad, kas ir vainīgs? Mēs vienmēr atrodam vainīgos. Tātad vecākā paudze, tie eglīšu cirtēji un arī jūsu radinieki ir vainīgi. Kāpēc? Tāpēc, ka, lai kāda vienošanās būtu Ziemassvētkos, neviens vienam ir tādu sūdus medāļu. Ko jūs darāt? Jūs saņemat malkuļīti, kristālēņa līķi, nelielu kaut kādu tamborātu mīļu rūķīti, un vienkārši to krāmēt kaudzē. No otras puses, ja jūs neko tādu nesaņemat, un Ziemassvētkos tuvinieki jūs nemīļat. Tātad, tā kā jūs padomājat par to klusas sirsniņā, jā, un ja jūs iet, teiksim, man stūra veikals ir Latvijas mazgājums, un tad cilvēki vienmēr stāv un skatās, viņi izvēlas pirkt vai nepirkt. Jo viņam arī svarīgi, viņi var samaksāt elektrību, vai var to sūdu ar kaut kādu. Tāpēc, man liekas, ir par to nabadzību, man liekas, tas ir ļoti prātīgi. Nabadzīgi cilvēki, viņam baigi grūti tomēr iztērēt milzīgas apjomus ar kaut kādu elektroenerģijas, mašīnu, benzīnu un vēl visādām lietām. Cik es noskatos cilvēku, ko viņi dzēr, teiksim, manas skvērā pretī kafiem, tas tomēr ļoti viss. Viņi kaut ko izdzēr, visi savāc buļģus un pudeles, viņus nonāk lielajā rindā. Tāda aprites ekonomija vienkārši viena skvēra ietveros un tur notiek. Tātad vēl es gribēju parunāt par fair trade kafiju. Jo tad vismaz kādreiz tā bija modē. Es nezinu, vai viņa modē joprojām, bet kādreiz bija modē. Lūk, un tad modē nāca vēl arī viss tās hipster kafijas, ozozieni un cigoriņi un vēl kaut kas. Man jums stāsts, es esmu gan veca, lai mums to izstāstītu. Man tēvs bērnībā Jurnumā aizsūtīja pēc kafijas. Es aizdos veikalu, man bija kauns prasīt, kur ir kafija. Un es ieraudzīju kafiju, paņēmu dzeltenu kafiju ar brūnu pretīgu zīmē, kur bija rakstīts kafija. Aizvis viņam mājā, un tās kā dīgaini sēdē draudāju. Tāpēc, ka viņam jābūt uz cigoriņu kafiju. Es nevaru īsti kafiju, un viņš ļoti gribēja kafiju. Un viņš kā... Vienmēr, ka viņam likās, ka viņam ir gudra meita izrādēt. Tāpēc, kad es skatos visiem šiem trendiem, tā cigoriņu kafijas atceros ar tēvu raudam. Tātad daži no jums galvas neoficiāli darbojas, lai Latvija būtu daļa no globālā klimata, kaut kā tīkla. Un es domāju, kad jūs braucām uz konferencēm, kā jūs pastāstat tiem citiem cilvēkiem no Spānijas, Portugāles, nezinu, pat Dienvidu Vācijas, kāds Latvijā ir februārs? Kādiem vārdiem jūs to aprakstāt? Tas, ka nedrīkst neko daudz patērēt un pirkt visādus vīzduļus,
Un tad jūs iedomājaties, mēs arī februārī vai novembrī plīstam pa Rīgu vienkārši sauli neredzējuši no oktobra tumsā. Un tad vēl kāds saka, nevajag uz Valentīnu dienu pirktuši tādas pončiņas, ja? Tas tā kā, man liekas, ļoti smagi Latvijas populācija. Un es iedomājos, ka iecerēs, ka tajās sanākšanās arī Somi un Igauņi, tad viņus uzvarēs. Viņam noteikti vēl kaut kāds drūmāks un šausmīgāks stāsts par mūsēju. Un tad par to zaļoksnu Latviju un par zaļināto Latviju es sākšu ar savu asociāciju un tad jums izstāstīšu, kādas asociācijas ir bērniem, vecākiem un vēl dažiem varbūt ne tik prātu atklātīgiem cilvēkiem, kas ir zaļināšana. Man ir viena asociācija ar zaļināšanu, ir tas, ar ko mūsu padomju laikā pazemoja mūsu vecāki. Tā ir ziļonga. Nekāda jēga šeit ziņonkā neradu, izņemot, man liekas, viņiem labāk patika punktot. Mūsu kājas kaut ko glaznot, kaut ko sakrāpāt, jo kāpēc, lai kaut kas, kas ir kā veselībai vajadzīgs, kāpēc tam jābūt koši zaļā krāsā? Lūk, tāpēc briljants zaļais, kā to sauc latviski, kas tagad arī viena no modas krāsām, briljants zaļais. Tātad tā zaļināšana manī sauc bērnības traumas, bet vēl ir viena lieta, ko es par zaļināšanu sapratu. Zaļināšana ir, teiksim, arī tas, ka mums Rīgā ir autobusi, trolēbus, kas mums ir kaut kāda ūdeņrāga kaut kāda. Trolēbus. Pieņemsim, ka viņi ir labāki vidē. Pieņemsim. Bet tas, kas ir apgrūtinoši, viņi ir kā, elektrību varbūt kaut kādā veidā, es nezinu, uz kaut kā tur saudzē, vai ko viņi saudzē, es nezinu, enerģiju ietelpa. Bet jūs padomājat, tā vietā, lai šoferis spiestu pogu un tērētu savu enerģiju, reāli to dari tu tērē to enerģiju, bakstot to pogu. Un es domāju, ir tāds enerģijas nezudamības likums, un kaut kā liekas, viņš paļi nestrādā. Tā poga man ir jāspied. Jūs tā netīrā ārpusē. Bet tā tad ir, tas, ko es izlasot visu jūs mājaslapu sapratu, ir šī lieta. Galu galā būt vidēji draudzīgam ir ļoti vienkārši. Tātad ir nepieciešama vairāk lietojamā krūze, lūk, saules baterijas, whatever, elektroautomobīls dažos gadījumos, vietēji ražota pārtika, bezatkritumu paradumi un svētā mocekļa pacietumi. Tāpēc, ka, lai dzīvot šādi, tev jau ir jābūt patiesībā svētam cilvēkam. Tātad, atbildes, kas ir zaļināšana. Tātad, pirmā vēl kāda doma bija par to, ka kas ir zaļināšana, es prasīju mūsu dārzniekam. Es prasīju, vai tā ir sakopšanas talka, vai tas ir kaut kāds vāji maskāts mēģinājums, lai cilvēki nopērk pēc iespējas vairāk puķu podu. Un vienkārši visu, viņš teica, ka to tāds prāvsavījumu. Labi, to es tad nesapratu ļoti labi. Bet tā kā zaļināšana nozīmē kaut ko padarīt zaļāku, tad es domāju, ka mēs visu laiku kaut ko padarām zaļāku, un tad mēs varētu sadalīt nedēļas dienas, kā zaļā ceturtdiena. Mums varētu būt zilā piekdiena, kur mēs kaut ko zilinām. Un tā kā mēs svētdien uz bīšķiņu kāds kaut ko mazliet ieguldītu sevi, nedaudz alkoholu, tad varbūt tā būtu tāda lilināšanas diena. Un tad es aizdomājos līdz tam, ka varētu kaut ko arī nomelnot un balināt. Un ko mēs varētu parunāt dažos partijas fondos. Ko mēs balinām, ko mēs nomelnojam. Lūk, tātad vēl Fudsaudzina prasīju, kas ir zaļināšana. Viņš teica, ka viņš iedomājas to, ka tā ir tāda kā datorspēle. Man, ka tev ir dot pasauli un tur tiem klikšķiem zaļi. Man ļoti patīk tā ideja, ka visu tur zaļums jūs stāda kaut kādus krūmus. Un tad es iedomājos savu kaimiņiem, tas katru reizi, kad kāds mums vajadzētu dabīt tās pļavas, tad mums pats pļavas. Viņi nāk ārā un saka, man ir alerģija pret graudzālēm. Un es iedomājos to spēli, kur viens klikšķina tos zaļos krūmus un ir tā otra kaimiņiem, kas alerģijas graudzālēm. Un to visu vienkārši rīskāp tiek izdēļ. Tātad viņi kliedz sienu drūcis, un viņš puikas saka, we don't care, obviously. Tāpēc, ka cilvēki, kuriem tas ir kaut kā nepatīk viņam tās dabīgās pļavas visās nolas.
Vēl brīnišķīga ideja ir zaļināšana kā treniņš. Tagad, protams, visi tūlīt ar 1. janvāru sāks sportot, dievēt, ēst tikai spinātus. Tur būs, jūs redzēsiet, kas tur jums notiks, bet tad mēs varētu tādas zaļināšanas fitnesa treniņu. 2 nodarbības, tātad sākumā 2 stundas rāvēšanas, un pēc tam ir jāsastāda 3 vagas ar kāpostiem. Un tu tā esi nodaļinājis sevi, savu ķermeni, savu dzimto zemi. Vai jūs esat kādreiz dzirdējuši, kā ārzemnieki mēģina izrunāt vārdu zaļināšanu? Man ir kolēģis no Austrijas brīvprātīgais. Es viņu izmēģināju šodien. Tur bija visa zaļināšana un zaldāšana un viss. Un es teicu, tev super sanāca, to mēs arī beidzām. Bet tad es iedomājos, ka viņš visu laiku atkārto tos vārdus zaļināšana. Es saku, ka pirmā viņš var izsaukt sātanu. Tas var notikt. Otrs viņš var izsaukt vairāk mīnistu. Vienotiem neizklausījāt pēc laba plāna šodien Ķīvsalā. Un vēl es domāju, ka zaļināšana izklausās pēc tāda saviesīga kokteļa, kur jūs tā kā aizvēt tos zaļināšanas kokteili. Tas nevis tas, kur ir spināti rauč ādā, bet tas ir tāds, kur ir kaut kāds avot ūdens un savas kaut kāds viens, es nezinu, according you, kas tagad ir, ko drīkst tagad dzert. Viņas maudu pienu mūžīgi apstāti kaut viens. Un nedaudz komposta klāt. Zaļināšanas komposta. Vēl zaļināšana ir absolūti lietīga lieta, ko mēs varam iet uz Saimu, lai legalizētu zaļu. Vai legalizētu visas, es nezinu, šitās te nesāles, piemēram. Mēs varētu ar kādu 2 punktiem iet uz zaļu. Manas kolēģis meitas, viņai prasīja, kas ir zaļināšana, viņa mācās franču skolā, viņa ļoti izglītot, bet latviešu valodu viņa netik labi zina kā franču valodu. Un viņa teica, ka zaļināšana varētu būt tad, kad viņai māma mēģina iesmērēt brokoļus. Tātad, un vēl viņai teica, un kas vēl varētu būt zaļināšana, jo Māriņa man teica, ka zaļināšana varētu būt nokrāsot māju zaļu. Tāds brīnišķīga ideja. Bet tas nozīmē pašā vienkārši nemaz papīrus. Vai kaut ko tik vienkārši. Un vēl es domāju, ka mums tomēr latviešiem ir tā maģiskā tā domāšana, kas pamostās visos jāņem Ziemassvētkiem visāk zīlēšu lietas vīnu un skatīties pēc veikli, jo ir kaut tik nākot, tur ir tas mūsos kaut kā. Un tad es domāju, ka varbūt viena no tām zaļināšanas rituāliem, ko es jums piedāvāju, ir, ka cilvēki vienkārši uz 4 rāpo pie zāles kaut kādiem kumšķīšiem un saka zaļu. Un es domāju, ka tas var būt tāds zaļināšanas teambuildings. Ja jūs prasat, mums ir kaut kāds darba kolektīvs, kaut ko grib darīt, rācošana. Cik vienkārši tajā dabīgā strāvāt, lai viņi tur vienkārši sarunājas ar zāli. Un vēl notvārdot, man ir tikai tāda doma, ka skatoties uz to, kā strādā doma, vismaz mūsējā un iespējams arī citas jūsu domas, rodas iespējas, ka zaļināšana nozīmē nevis iestādīt 150 krūmus, bet nozīmē iestādīt 1 krūmu un to nostiprātēt 150 reizes. Dažādiem cilvēkiem. Mūsu krūms, mūsu kate, visi Instagramā pilna, un tu domā, Dievs, un tas kaut kā 20 koki. Tu aizies kalēns jau, nav, kas teikt. Un pēdējais tātad neļaujiet nākamā gadā, jaunajā gadā, sabredāt jūsu zaļus sapņus, neļaujiet to nevienam, jūs paši to varat izdarīt. Es nevaru kaut kā aizūt. Tu nekad nezini, kā tad ir, un tu negribi pārāk daudz, nezinu, dekorās. Nāk te blakus.